Labdien! Cienījamā muzeja direktore, godājumās dāmas un kungi, man ir patiesa prieks un patiesa gods atrasties šodien jūsu vidū, par ko paldies šī pasākuma, šīs konferences organizatoriem. Un kā jau jūs redzat no mana ziņojuma temata, tātad mums šodien būs 2 vienā. Un 2 vienā, protams, ir sabīdīt diezgan grūti, es tomēr centīšos to izdarīt, kaut gan viņas ir pietiekošas spožas personības. Jūs jau dzirdējat par vienu pirms tam spožu personību, tagad būs 2, bet būs 2 vienā. Kā mēs teikt, valdnieku spēja nospēlēt, valdnieks pats sevi nespēja nospēlēt uz skatuves, valdnieks spēja nospēlēt tikai viņa pavalstnieki. Un šeit būs savukārt 2 tādi piemēri. Pirmais jautājums, kāpēc es izvēlējos tieši konkrēti Heinrichu von Offenbergu, par kuru šeit jau tika daudz runāts, un Joachimu Šulcu, kurš šeit netika pieminēts. Pirmais iemesls ir tas, ka ir ļoti daudz pretstatā, varbūt šodien izskanējušam tādai domai, kad ļoti maz materiāli saglabā. Šeit ir daudz, pietiekoši daudz, un arī šie visi dokumenti ir rakstīti ar šo pašu autoru roku. Pirmajā gadījumā tās ir ceļojuma dienas grāmatas, otrā gadījumā tās ir vēstules. Sāksim tātad, un vēl, tātad abi autori samērā labi iekļaujas narratīvā par Kurzemes hercogu Pēteri Bīronu, kā tādu, kas cenšas modernizēt Kurzemi dažādās jomās, tajā skaitā gan tehnikā, gan arī politikā, kā jūs tūlīt redzēsiet. Barons von Offenbergu dzimte ļoti, ļoti sena. Viņu aizsācējs ir ieceļojis Livonijā 16. gadsimta pirmajā pusē, tas ir Lorenz von Offenbergs, kas ir minēts kā Brandenburgas Vilhelma Rīgas pēdējā arhibīskapa tātad vasalis un Kokneses pils pārvaldnieks, un starp citu arī Turaidas pils Fokts, kura muzeja man tas gods šeit ir pārstāvēt šodien. Tātad poļu zviedru laikā Offenbergu ģimene, diemžēl, zaudēja savus visus īpašumus, zaudēja savu stāvokli un īpašumus Zviedru vidzemē, jo viņi ir katoļi, un viņi pārceļas uz Kurzemi. Sākot ar šo brīdi, ģimenes labklājība ir atkarīga tikai un vienīgi no amatiem galmā. Jo lieli zemes īpašumi, kā, teiksim, iztikas iegūs avots Offenbergiem Kurzemē nekad nav piederējuši. Viņi ir pilnīgi un atkarīgi no hercoga. Mūsu varoņa tēvs Henriks Kristiāns, kurš bija cēlies no dzimtas Īļģu muižas Grubeņas pagastā Atzara, bija Kurzemes hercogistas virspadomnieks, galvenais virsties prezidents un īsu laiku arī hercogistas reģents. Viņa jaunākais dēls Henriks von Offenbergs, Kristiāns von Offenbergs pilnā vārdā, tad uzsāka studijas Kenigbergas universitātē 1772. gadā, un pabeidzot tās kļuva par hercoga Pētera kambarjunkuru, oficiāls nosaukums. Pēc tam viņš kļuva par galveno maršalu 1784. gadā, pēc tam bija valsts padomnieks, vēlāk pēc Kurzemes neatkarības zaudēšanas jau arī kanclers, un līdz mūža galam pildīja arī Kurzemes galma virstiesas prezidenta pienākumus. Viņš bijis arī starp Kurzemes literatūras un mākslas biedrības dibinātājiem un aktīvs tās biedrs, kā arī mākslas mīļotājs un kolekcionārs. 1820. gadā Heinrichs von Offenbergs uzdāvināja biedrībai, respektīvi Kurzemes provinces muzejam, savu arheoloģisko un etnogrāfisko priekšmetu kolekciju. Latvijas valsts vēstures arhīvā bez visiem citiem Offenberga dokumentiem glabājas arī 5 viņa ceļojuma dienas grāmatas no 8. To fragmenti ir arī 2 reizes publicēti. Pirmais ir Vācbaltu arhitekts un mākslas vēsturnieks Vilhelms Nēmanis. Viņa publikācija, jeb respektīvi pārstāstījums žurnāla Rigaira Tageblatt pielikumā Kunstblätter 1913. gadā, par norādu, uz kuru es esmu pateicīgs Baibai Vanagai.
Īpaši nozīmīgi ir Offenberga pirmā ceļojuma dienas grāmata līdz Londonai, kā arī 2 pirmo Anglijas dienas grāmatas ceļojuma tātad piezīmju pārstāsti, jo šīs dienas grāmatas nav līdz mūs nonākušas. Otrkārt, tātad nākošais, kas publicēja nelielus Offenberga ceļojuma piezīmju fragments, bija profesors Otto Klemens tādā krājumā nosaukumu Auskurländischen Tagebüchern. Un bez tam ir jāmin arī bez šaubām Sitzungsberichte der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst 1878. gadā, kur gan nebija tāda konkrēta tā sakot, teksti publicēti, bet pārstāsta arī, un par ko referēja tāds doktors Blūms, bet kurš šī doktora Blūma pārstāsta izmantojis arī Vilhelms Nēmanis. Pirmo ceļojumu Offenbergs uzsāka 1778. gada 27. septembrī pēc paša hercoga Pētera Bīrona ieteikumu. Un tagad es citēšu Otto Klemensu, kurš raksta, šī vēstule acīmredzot nav saglabājusies, bet Klemens viņu redzējis. Tad citēju, piešķīra tam ceļojuma atvaļinājumu uz 2 gadiem un atbalstu 1000 dalderu gadā, kā vienīgo noteikumu uzstādīdams prasību rakstīt ceļojumu dienas grāmatu. Pie šī ceļojuma apraksta vēl atgriezīsimies. Otrais, Offenbergs turnējā pa Eiropu devās 1784. gada 4. augustā, pavadot Kurzemes hercogu un hercogienu ceļojumā caur Prūsiju, Saksiju un Bavāriju uz Ziemeļitāliju un atpakaļ uz Berlīni, no turienes uz Pīrmontu, Lejas Saksijā. Offenbergam šajā ceļojuma laikā tika uzticēta atbildīga uzdevuma, viņš saņēma arī jaunu titulu ceļojuma maršals. Viņam ne tikai bija jāraksta ceļojuma žurnāls, bet jāveic arī citi ar ceļojuma organizācijas saistīti pienākumi, kam drīz pievienojas kāda jauna un neparedzēta misija, proti viņam bija jādodas uz Berlīni, lai Kurzemes hercoga vārdā izteiktu līdzjūtību sakarā ar Friedricha II nāvi un apsveiktu ar uzkāpšanu tronī nākošo karalu Prūsijas, tad Friedrichu Vilhelmu II. Pēc tam viņš ar hercogu pāri dodas uz Holandi, bet 6. decembrī izbrauc uz Kurzemi, pavadot hercogieni, kas ir 7. grūtniecības mēnesī. Mājās viņa laimīgi pārodās tātad 28. decembrī un nākošā gadā tātad piedzimst kroņprincis Pēteris Bīrons jaunākais. Minētās Offenberga, respektīvi Korts hercoga pāra šīs 84. 86. gada ceļojuma dienas grāmatas, tomēr kurās iztrūks arī, protams, veseli posmi, iekļaujas tā saucamā valdnieku ceļojuma dienas grāmatu kategorijā. Kā es jau šeit teicu, valdnieki nekad savas dienas grāmatas, ceļojuma dienas grāmatas nerakstīja paši, to veica sekretāri. Un šajās dienas grāmatās galvenais uzdevums bija valdnieku akceptance. Tas ir parādīt, kādi pagodinājumi konkrētajam valdniekam ir parādīti konkrētajā valstī. Un līdz ar to tas nedaudz sasaucas arī ar doktoris Mārītis Jakovļevs, pat teiktu par ceremonijām. Es šeit nedaudz turpinu arī to. Viņa, protams, runāja par kronēšanu un lēņa saņemšanu, bet šeit runa ir par vienkāršiem ceļojumiem, kur liekas, ceremonija, kā varētu būt, kā ne nozīme, bet Offenbergs ļoti, ļoti sīki detalizēt līdz pēdējiem sīkumam pieraksta visus šos notikumus. Piemēram, pieņemšanas ballē, pieņemšanas galmā, balles, dinējas, karaspēka parādes, kuras tika rīkotas pirmkārt jau Prūsijā, Potsdamā par godu Pēterim un Dorotejai, teātra izrādes, apmeklējumus un medības. Bet galvenais, kam tiek pievērst uzmanība, ir kādus komplimentus Eiropas galvenokārt vācu valstu valdnieki ir izteikuši hercogam un hercoginei, jo tas tā toreiz bija pieņems. Un pieņems bija arī pierakstīt to. Kādas karaliskās ģimenes personas bija klāts mīlestos un tā tālāk. Šeit Offenbergs aiziet pat tik tālu, ka ne tikai apraksta, kurš kavalieris te parādās, tad citu arī dāmas. Un viņš apraksta, piemēram, kā kura dāma ir ģērbusies. Piemēram, Anglijas karaļa galmā tur karaliene ģērbusies tādā tērpā, princese tādā tērpā. Ļoti, ļoti smalki viss aprak. Un, piemēram, arī tas, kurš kavalieris kādu dāmu ir pavadījis pie
galda, ja, ka man es pavadīju tur tādu un tādu dāmu tajā un tajā brīdī. Kāda dāma hercogam ir sēdējusi pa labi un kāda dāma ir sēdējusi pa kreisi hercogam. Kā arī nosauc vārdos visus tos 4 pāžus, kurus Braunšveigas hercogs ir atsūtījis pretī Kurzemes hercogam uz viņa ārpilsētas rezidentu villu. Un pat piemetina, kādā krāsā ir bijuši zirgi, kas ir bijuši 6 visi, kas iejauktu karalītē, tātad kādā krāsā šie zirgi ir bijuši. Nu, protams, Offenbergs to dara ne jau uz laba parādu, bet vienkārši viņam tas bija jādara. Protokols to prasīja, viņš to arī darīja. Lūk jums ceremonēs. Bet interesanti, ka Offenbergam, starp citu, piemīt viena tāda laba īpašība, tā ir humora izjūta. Un mēs šīs ceremoniāli, šī stilma redzam arī cilvēku, un viņš visvairāk ar tādu humoru apraksta tos brīžus, kad notiek dažādas ķibeles. Un tā biežākā ķibele ir tad, kad apgāžās karietis gāžās ļoti bieži, gan ar traumām, gan bez traumām, un tāda viena situācija ir šāda, ja? Iebraucot Potsdamā, citēju, pirms es biju sasniedzis mājvietu, netālu no prinča Heinricha, Prūsijas prinča, tātad brāļa, Friedricha II brāļa, tātad pils ielas vidū pēkšņi pārlūza manu ratu priekšējā ass. Un tā kā pasta puisis laicīgi neapstājās, man tika sagādāts lielais un patīkamais pārsteigums, proti rati apgāzās. Un tomēr es tiku cauri sveikā, ja neņem vērā to, ka es saņēmu virsū sev visu provīziju, kas tajā brīdī atradās karietē, un ne tikai to, bet arī vīnus un liķierus, kas bija novietoti tur. Un es izrāpos no tās, izkāpšana, protams, notika pa logu, iesmaržināts ar ungāru un litāļu vīnu, kā arī šampāniešu aromātu. Nu, tādas epizodes viņas atdzīvina, bet viņas ir daudz, jā. Un bez tam, kas ir interesanti, ja viņš turpina, kopš 1784. gada augusta viņa gaišība jau bija 6 reizes apgāzies, bet ar vienu manā pusē. Nu jā, bet tagad pie tā pirmā viņa ceļojuma atgriezīsimies. Ja šo akceptants literatūru salīdzina ar šo te 1778. 79. jeb 80. gada ceļojuma aprakstu, kur es teicu, kur tātad Offenbergs devās tiešā hercoga uzdevumā, un hercogs viņam par to maksāja, tad rodas iespējas, ka šeit ir pilnīgi 2 dažādas personas autori. Šajā pirmajā, par ko es runāju, 78. gadā, ir daudz biežāk minēti un sīkāk raksturot dažādi tehniskie jaunievedumi, kādi Kurzemē toreiz vēl nebija pazīstami. 18. gadsimtā, kā zināms, tehnikas avangarda atradās 2 valstis, tās bija Holanda, īpaši Anglija, un hercogs Pēteris jau minētajā vēstulē raksta, izsaka vēlmi, lai Offenbergs īpaši Anglijai pievērst uzmanību un īpaši Anglijā uzturētos pietiekoši ilgu laiku, novērot Lielbritānijas daudzveidīgos, ievērības cienīgos objektus, jeb Merkwürdigkeiten. Laimīgā kārtā arhīvā izdevās atrast pierādījumu. Es jau domāju, ka man neizdosies, bet man izdevās atrast pierādījumu, ka šādus novērojumus Offenbergs tiešām veids un fiksējas. Bet jāzīmē, ka 1778. gadā, tas pirmajā ceļojumā, Offenbergs gan nedavās viens. Viņu pavadīja vēl 3 ceļabiedri, kāds barons von Kleist, kurš sīkāk nav raksturots, tad rakstnieks Ēriks Rudolfs Raspe, kas ir pazīstams arī kā barona Minhausena piedzīvojums stāsts tulkotās angļu valodā, un arī kāds Hartmanis no Bernes, Šveicē. Ceļabiedri tātad beidzot šo ceļojumu, esot savā starpā salījuši pienākumus tādā veidā, ka Offenbergam kā mākslas cienītājam viņš bija labs zīmētājs un ne tikai labs, bet arī, kā mēs redzējām jau no Lansmaņa kunga uzstāšanās, izcils zīmētājs, portretists. Ja? Tātad viņām bija uzdevums jāpievērš uzmanība arhitektūrai un glezniecībai. Savukārt tirzniecības un fabriku nodaļa uzticēta Hartmanim. Nu, lūk, un no šiem 3 sējumiem, kas veltīti Anglijai, ir pārējie, kā es teicu, saglabājušies pārstāstījumos publicēti. Tātad ir saglabājies viens, un man palēmēs tiešām šis viens ir unikāls. Birmingemā 1779. gadā
11. jūnijā ceļotāji iepazīstās ne ar vienu citu, kā ar ārkārtīgi slavenu personu, kas tajā laikā bija pilnīgi nepazīstama, bet bez kuras nebūtu iespējams ne 19. gadsimts, ne iespējams 20. mēs te nesēdētu. Tas ir enerģija, kas 19. gadsimta enerģija, kā mēs zinām, ir tvaika enerģija pamatā. Un tvaika enerģiju, protams, tvaika dzinēju mēs visi zinām jau no pamatskolas izgudroja James Watts. Tad lūk, Offenbergs te pierādījums, bet tas nav Offenberga rokraksts. Tas ir šī paša Hartmaņa rokraksts, es domāju. Lūk, tātad tvaika dzinējs. Tātad Jamesa Vata. Nevar teikt, ka James Watts būtu izgudrotājs, viņš tikai pilnveidoja, pirms tam bija citi arī. Viņš pilnveidoja, es nestāstīšu, tā ir tehniskas lietas, dzēsēšanas sistēma un tā. 79. gadā šis Jamesa Vata izgudrotais fenomenālais tvaika dzinējs vēl nebija pilnīgots, pilnveidots. Viņam bija trūkumi, jo viņš redzēja šeit tajā labajā pusē, kas apzīmēts ir ar burtu L un M un N, tur redzēja tas melnais, tas ir tas cilindrs. Viņām, tātad tvaiks, ko dara? Tvaiks spiež uz āru to virslu. Mēs visi zinām, ka tvaiks spiež uz āru un tur viss darbojas. Tad viņām vajadzēja nonākt atpakaļ izējas punktā, un tas vēl nenotiek, tas nebija atrisināts. Un to Vats atrisināja 3 gadus vēlāk, 1782. gadā, tad mēs varam runāt par tādiem vienkāršotiem, bet jau tvaika mašīnas aizsākumiem. Šajā brīdī vēl Offenbergs viņa biedri to neredzēja, bet viņa saprata, ka tur kaut kas ir apakšā, un tur noteikti kaut kas no tā visa var iznākt. Bet tas tomēr ir ģeniāli, kur cilvēki var redzēt no kaut kāda nepilnīga un to saprast. Līdz ar to Offenbergam tomēr piemita arī tāda zināmas tehniska cilvēka domāšana. Tā. Un tagad šis jau ir Offenberga rokraksts, lūdzu. Pirmais bija to, starp citu, arī norāda Vilkāms Nemans, ka tas nav. Šis ir Offenberga rokraksts, un to, ka Offenbergs tiešām bija tehniskais cilvēks, jo šeit vajadz redzēt no šī labā pusē zīmēm, kur ir parādīts zobratu sistēma, ar kura palīdzību var pacelt lielus smagumus. Un tas ir, es neatceros, kurā konkrēti vienkārši nevar saprast, vienā no Dienvidu Vācijas vai Bavārijas Kurfirsta pilīm. Ir tāds muzejs, doktora Hemera kabinetā, fizikālo instrumentu, un šeit viņš to modeli arī tātad zīmē. Tas ir būtībā... Nē, tas nav viss, nepriecājieties. Tas ir, bet pazīt par to pirmo personu. Tas ir par pirmo personu, saprot, jā. Otrs no hercoga Pētera komandas ir Johans Kristiāns Friedrichs Šulcs. Latviešu lasītājiem, klausītājiem, sabiedrībai maz pazīstams, ja neteikt pilnīgi nepazīstams. Vācijā pazīstams ļoti labi, jo ir izdota, starp citu, izdevusi tāds Gerhards Kozeleks 2002. gadā viņa vēstules, no kuras ļoti labi var just varsot viņa priekšā, viņa to, personību un to. Un arī viņa darbi ir izdot gan Lielā Franču revolūcija, gan arī kāda vidzemnieka ceļojumus. Bet pats cik man ir, cik es saprotu, bet tā diezgan draudoši man skatās, man ierobežos laika. Tātad es centīšos tomēr ļoti īsi. Ārkārtīgi populārs cilvēks Vācijā 1782. gadā, 81. gadā. Un starp citu Friedrichs Šillers, kurš tajā laikā jau arī sāk savas literārās gaitas, viņš raksta, ka viņš ir apdāvināts cilvēks, apdāvināts ar labām novērošanas spējām. Un labi spēja savas piezīmes pārvērst naudā. Tas bija domāts ar to, ka viņš drukāja savus romānus tā kā rakstāmašīna, un viņiem bija ļoti labs noviets. Apmēram tā kā mūsdienās, televīzijas seriāliem, tur tā bija dāma lasām vēl pamatā, tā. Bet tātad viņš 1789. gadā viņš apmeklē Parīzi, redz visus šos notikumus, redz Bastīlijas ieņemšanu, redz arī tautas gāju nocirstajām aizstāvu galvām un tā, uzraksta šo vēstījumu, kas uz zejas tiek ārkārtīgi izterts, un tad viņš iepazīstas ar Elīzi Fondereki, pazīstamo dzēnieci, kura viņa savēt kopā ar hercogienu Doroteju, un hercogienu Doroteju viņu iesaka hercogam. Šajā brīdī patiesībā sākās tā intriga.
Hercogs, jā, un viņš kļūst tad 1791. Gada janvārī, viņš kļūst par vēstures profesoru Mītovā, tas ir Jelgavā. Un Elijas von der Ekerīgs raksta, ka hercogs dišiltīgam pilsoņu kārta visi cienīja un mīlēja Šulcu. Mītovā Šulcam patika, viņam bija liela alga, nekas nebija jādara, tā viņš pats raksta, tur man alga par nekā nedarīšanu, tik un tik tie 100 tie daudari. Un tas, kad viņam nebija citu priekšnieku kā vienīgi hercogs, viņš pakļāvās tikai hercogam, un hercogs viņu, ne tikai viņu, bet visus Mītovas ģimnāzijas profesorus aicina uz dažādām pieņemšanām Galmā, tas ir pilī. Un pat sūta viņam pretī Galma karieti, bet, diemžēl, Šulcu sarūktina tikai tas, ka Jelgavā dzīve ir ļoti dārga, un tur Mītovā esot viss uz pusi vairāk dārgāks nekā Jelgavā. Bet tātad par profesoru Šulcam ilgi darboties nesanāk, viņš tiek iesaistīts, vai pareizāk sakot, pats iesaistās politiskās cīņās, kas sākumā virmoja Mītovā un vēlāk pārsēdās uz Varšavu. Te jāsaka tas, ka mēs zinām, ka bijis konflikts ar hercogam un mužniecību, tā tiesu procesa Varšavā, bet tad 90. gadu sākumā tam pievienojas vēl arī Namnieku apvienība, jeb Namnieku unija, kas nodibinās 1790. gada aprīlī. Un namnieki, tas ir bagātie birģeri, bagātie pilsētnieki, pieprasa sev, lai viņiem tiktu piešķirtas tiesības iegūt bruņinieku muižas, iepirkt un arī tiesības Landtāgā un lai viņus ieceļ amatos. Protams, mužniecība par to nekur negrib dzirdēt. Šulcs, varbūt ne gruži Šulcs, sākumā 3 citi dodās uz Varšavu, un pēc tam pievienojas Šulcs 1791. gada 31. augustā ir līgums, konkrēts, tas ir glabājās Dideres fondā Nacionālā bibliotēkā, šis līgums ir, zinām, arī ko viņam tur samaksāja un tā. Un viņš dodās, un no šī brīža, sākot ar 21. septembri, ir vēstules tātad saglabājušās, vēstules franču valodā, par ko es gribu pateikt lielu paldies Astrai Šmitei, Nacionālās bibliotēkas darbiniecei, kur iztulkoja šīs vēstules diezgan daudz. Šīs vēstules ir rakstītas Beitleram, Mītovas ģimnāzijas profesoram, starp citu, visi, gan lielākā daļa, tur ir šifrētas personas, piemēram, pats viņš sevi nosauc par Pilātu, un, tas no grieķu mitoloģijas, un Beitneru par Orestu, ļoti raksta vaļsirdīgi, raksta, ka viss poļu sējums ir pērkams, tikai tas maksā tik daudz, tam tur jādod tik daudz, tam tur briljanta gredzens, tam tur kariet, tam tur tas un tas. Starp citu, to pašu darīja ar hercogieni, kas arī hercogieni Dorotei dāvināja gleznas pa labi un pa kreisi. Un pie tam viņa rīkoja balles, un viņa pati raksta vienā savā vēstulē, ka man šausmīgi dārgi tas izmaksā, šausmīgi dārgi, bet neko nevar darīt, jo tas ir jādara vienkārši. Lūk, to raksta starp citu Heikings, kas bija sūtnis, Karls von Heikings, kas bija savukārt mužniecības sūtnis Varšavā. Viņš, protams, tur noliek gan Šulcu, gan visu pārējo. Labi, tagad tā. Man, diemžēl, nav laika sīkāk. Tas prasīja apmēram 30 minūtes, bet labi. Es beidzu, jā, godīgi beidzu. Bet interesi tomēr vienu es gribu pateikt, vienu tomēr frāzi. Tātad ir arī ne tikai tas, bet arī ir tātad šīs te Šulca paša ambīcijas klāt, tātad viņš ne tikai cīnās par to un to, bet viņš cīnās par savu interesē. Un 1791. gada novembrī mirs hercoga kancelēs sekretārs un uzticības persona Friedrichs Vilhelms Rezons, kurš ir pētījis, tie zin, kas ir Rezons bijis, ja? Var teikt, hercoga labā roka, kurš, starp citu, arī viņam bija tā ideja par Mītovas ģimnāziju, tā Rezona ideja. Un Šulcs lūdz Beitleru ne vairāk, ne mazāk, ka izpētīt atmosfēru Mītovā, Jelgavā, un noskaidrot viņa Šulca izredzes uz Rezona vietu. Un tieši tā viņš arī raksta. Vai humora vai rūpēt, un tāpēc būtu viegli likt monsieur hercogam darīt visu, ko mēs gribētu, un ar laiku jūsu Pilāde, tas ir Šulcs, varētu valdīt par nelielu hercogisti. Pašapziņa sakot, viņam netrūka gani. Un tagad pati pēdējā mīkla ir tāda, ja? Vai Šulcs Varšavā cīnījās tikai par namnieku interesēm? Mans uzskats ir tāds, ka nē. Ka viņš bija, mūsdienu terminoloģijā runājot,
dubult aģents. Jo viņš arī pildīja hercogu uzdevums vienlaicīgi, gan to. Tas ir jāpēc, es to negribu tagad, tas ir cita ziņojuma vērts. Par to, ka viņš tiešām, ka hercogs viņu sūtīja, un nevis viņš pats, namnieki, protams, paši jā, bet hercogs arī viņu sūtīja. Jo hercogs pirmkārt jau gribēja redzēt no citām avotiem, kas tur īsti notiek. Un otrkārt, hercogs gribēja bišķītās arī pakontrolēt savu sievu Doroteju. Ko tad tā Doroteja tur dara? Ja? Tātad, un hercogs piešķīra viņam atvaļinājumu uz 4 mēnešiem, un otrkārt tas, ka viņš caur Betleru prasa hercogam naudu. Jo ja jau viņu sūta namniekiem viņš arī saņēma naudu, un nemazu. Kāpēc viņš prasa naudu vēl arī hercogam? Viņš raksta šādiem vārdiem: lūdzams, izdariet tā, lai hercogs turētu savu vārdu attiecībā uz skaidru naudu. Bez tās, kā nojaušat, man pietrūkst rīcības brīvības attiecībā uz dažiem cilvēkiem Varšavā. Es tūlīt beidzu, viss, bet pat tagad sekos pats galvenais. Un, protams, viņām visu laiku tas tons ir ārkārtīgi, viss būs labi, mūsu cilvēki strādā, tur Čartoriskis, Staņislavs Poniatovskis, Polijas karalis, Kolontais kanclers, tur visi mūsu pusē, viss būs labi. Vasot, notiek korupcija, uzpirkšana tādās mērogos, ka maz neliekas. Bet tomēr, nebeidzās tas viss sevišķi labi. Un Šulcs par savu uzdrīkstēšanos samaksāja sev augstu cenu. 1793. gadā Elīzes von der Rekes šķirtais vīrs Pēters Magnus von der Reke Kurzemes Landtāgā pieprasīja Šulce kā traka Jakobīņa arestu, izraidīšanu no Kurzemes un mantas konfiskāciju. Šulcu piemeklēja nervu sabrukums, ko viņš ārstēja ar patīkamu, taču nevis lētu paņēmienu, devās ceļojumā. Viņš devās no Kurzemes caur Lietuvu, Poliju, Austriju uz Bocenu, Bolzāno Tirolē. Ilgāk, līsāk laikā ir uzskatīties Varšavā, Dresdenē, Nirnbergā, Minhenē, Rīnē un citur. Ceļojuma iespēja deva vārdu vielu grāmatē kādu vidzemnieku ceļojums, kurš ap citur iznāca arī mūsdienās, un tas iznāca vācu valodā mūsdienās, no Rīgas uz Varšavu. Grāmatai bija tādi paši panākumi, kā Lielās Revolūcijas vēsturē Francijā, bet Šulcu tas vairs nespēja iepriecināt, jo jau bijušās Kurzemes hercogistes galvaspilsētā viņš atgriezās 1795. gada 5. jūnijā, un lai gan viņa vajātāji jau Landtāgā bija apklusuši, vajāšanas mānija Šulcu neatstāja. Viņu tātad bija apsēdusi doma par iespējamu izsūtīšanu uz Sibīriju. Dzīves beigās viņš nonāca prāta aptumsumā pilnīgā, jo domāju, ka viņš atgriezies bērnībā, viņa tēvs starp citu bija brandivīnu dedzinātājs, viņš nebija no tādas izcils ģimenes. Un tātad mira Jelgavā 1798. gada 9. oktobrī, tikai 36 gadu vecumā. Tik bēdīgs fināls bija šai spožajai zvaigznei. Un ja mēs paskatāmies uzmanīgi viņa vaipsos, viņam būtu kaut kas sāpīgs. Viņš ir tāds, viņš ir kā panākumi, viņš ir tā godkārīgs, bet pašā laikā tās ciešanas tas šeit jau parādās. Un noslēgumā, tas pēdējais teikums, noslēgumā gan Joakima Friedricha Šulca, gan paša hercoga Pētera Bīrona sakarā prātā nāk neskur lasītie vārdi. Citai aptuveni. Mūsu darbību vēsture pilnīgi novērtēs vienīgi tad, ja spriedīs nevien pēc tā, ko esam sasnieguši, bet arī pēc tā, uz ko tiecāmies. Paldies par uzmanību un atvainojos, ka pārtērēju laiku.